Labdien! Ir piekdienas pēcpusdiena, kaut 15 pār 12. Un šodien jāsāk ārdīt miglotājs ārā. Bija tāda lieta, ka bišķi bija pazudis tosols, un laižot no rīta klāt, var just, ka motors apstājās, satucējas virzulī. Nebrauc tālāk, domāju, lai nesačakarē vairāk, un tagad jāsāk ārdīt. Kaut kā tā parādīšu. Un tā, šitais ten. Ir doma tāda, jānoņem tagad spārns, jāatskroja. Te kaut kur ir vadi jāatvieno, jo nav štekers, lai noņemtu. Vismaz neatradu tur kaut kur pīnēs, varbūt apakšā ir, bet es nemeklēšu. Tāda ir doma, jānoņem izpūtējs, viss tā, secībā varbūt. Arī tas bačuks būs aiznos, bet tas ir ūdens, tur ir ielaists iekšā. Un skatīsies, ja viņš netraucēs. It kā viņi nevajadzētu traucēt, jo tas uz citu kronšteinu, tur, kur ir radiatori. Varbūt, ka noņems to vāku, tagad kapot, un varbūt arī ritens jānoņem, lai vieglāk tik klāt. Bet ja noņems spārnu, varbūt, ka ir. Pēc tam šito ten. Tūlīt ņemšu spārnu nosta šito. Pacaušu, atskrojuši, tur it kā viens skrūvi ir, tā redzēs. Te ir tāda kasta virsū, kas ir kaut kāda ņemšana, ūdens regulēšana, bet tā nav vairs pieslēgta. Tā ka to viņi nav vajadzīgi. Un ņemšu nost, atvienoju jau. Tur ir labs krāns, tur ir vēl kaut kāds kompjūters. Tas varbūt kādreiz kaut kam noder, bet diez vai. Tā ir elektronika un akli jāperās, lai saprast, kas kur kā pieslēdz. Ārdīšu nost un tad rādīšu tālāk. Ok? Davai, turpinām. Gribēju parādīt, nav jau nemaz tik vienkārši. Domāju, piebraukšu viens skrūvi, izskrūvēšu, un viss būs nefigā. Izrādījās vēl te ir divi tādi maziņi kronšteinīši. Redzēt, šitien ten tas slīpais. Nav man te tāds gaismas īsti, un man jau tīri pietiek ar to, kas uz piersi. Tagad vēl jāatvieno šitais ten lukturim vadi. Ja nē, tad pārgriezīšu, nebūs iespējams. Un turpinām atkal. Vai? Nu ko? Skan radio, kamēr neskan mūzika. Varu parādīt. Uz jumta salika vēl daudz ko. Baigi tā grūti, jo viņš ir no zemes diezgan augsts un tā rītīgi nevar tik klāt. Tagad tīrīšu ar šitām drāžu birstiem šitos, lai var atskrūvēt turbīnu viegli. Un jāskatās, kā vieglāk izdarīt, jo šitās skrūvas izskatās, ka vispār neskrūvēsies. Varbūt jāatstā klāt. Varbūt pēc tam jānoņem un jāpasilda ar rezaku. Un skatīsimies, kā darīt. Ar lielām dažumu es noārdīšu. Šito bija visgrūtāk noņemt, jo atvarās pēc stiklu. Te, lai nav tai baču kā ūdens jālaiž ārā, kā jau teicu. Un ļoti netīrs, bet izrādās, ka ūdens bija iegājis, nevis ūdens, bet tosols laida eļļu ārā. Es domāju, eļļu ielaid jau jaunu un domāju, izlaidīšu, lai pēc tam var laist apakaļ, bet nē, kā skrūvēja propu, tā apakšā bija tosoliņš, un tā eļļa nav samaisījusies, viņa melu, viņa ir ietecējusi tagad, jo ja viņa būtu ātrāk ietecējusi, viņa būtu samaisījusies un eļļa nebūtu melnā krāsā, kā jau dīzelim ir, bet viņa jau būtu balta, sakulta. Kaut kā šitā. Rauku tas būs jāiztīra tad, kad pielaidīs. Vispār jau vienalga kaut kad iztīrīs, jo bišķi ir aizrauts pagājuši gadu viss mazgāja ārā un jau nedzesēja, domāju, jaunu radiatoru likt, bet nevajadzēja, jo izmazgāja un turēja tāpat šitais. Un nebija nekas tam līdzīgs. Bet davai skrūvējam tālāk un laikam sāksies mūzika un tad jau, kad nogriezīs, tad pastāstīs, cik tālu būs, jo tagad jānotīra un jāmēģina atskrūvēt kādu no skrūvēm. Un tad vēl viss kondicionieris jāņem nost, tad no tās puses jāiet skatīties, kā vieglāk. Arī šis kardāns noteikti jāskrūvē būs nost, tas ir stūrs. Un kaut kā tā, davai, turpinājums.
apnika ložņāt, un izdomāju, ka ir jāpaceļ, lai no Dankrats jāmeklē, jāpaceļ ar traktoru. Un jāatstutē pret tiltu. Un te vēl drošības pēc priekšā. Man jau teica no paša sākuma, lai ņem riteni nost, bet domāju, tā ir liek klapas, bet visu laiku šito ložņāšanu ir pārāk grūti. Te uzkāpt kājas slid. Un tad paņemšu riteņu vietā, salikšu te tā paletes, lai var staigāt viegli gar motoru. Kaut kā tā. Tagad laidīšu lejā, skatīšos un nostiprināšu un ņemšu riteni nost. Kaut kā tā, jo. Apnika ložņā 2 vārds. No sākuma negribēju paklausīt, ka jāņem nost ritenis, viss tur spārns un tā. Es domāju, tas ir viss lieki. Bet, ka pats saprot, ka ļoti grūti iet, mugurs sāp, tad labāk izdarīs tā. Ok, turpinām. Tikts un gatavs. Viegli nebija, bet kaut kā sanāca. Tā kā šodien Johans satika, Johans saka, kāpēc neko nefilmē? Saka, nav ko īsti filmēt. Kā nav ko? Visu kaut ko vajag filmēt. Nu, tad nodomāju šodien ir tā diena, kad jāāda šis jārā, tad domāju, uztaisīšu vienu video pa dāmu. Redzēs, kas tur būs iekšā. Jo, kā jau teicu, tur karterī pat bija ietecējis, bet tagad es nebiju laidis klāt. Un kā jau arī teicu, kad eļļa nav saputojusies, tad es domāju, ka būs labi. Un pa lielam pievedīšu apakaļ te to vienu tās paletes, lai viegli staigāt. Un turpināšu ārdīt. Jāuzliek varbūt kameru tur, lai redz, ko dara arī, vai ne? Davai. Nu, ko nav īsti, kur to kameru nolikt. Bet domāju, ka tagad es ņemšu ieplūdes kolektoru nost. Un tad ir vieglāk tikt pie tām skrūvēm kolektora, izplūdes klāt. Un tā viņi noņemšu nost pa daļām. Tā man ies labāk, es domāju. Tagad tā tad jāatskrūvē visi. Nu, te ir viens kaut kāds šļūtenī, dačiks kaut kāds. Otrā galā kaut kāds uz sūkniet, lai noteikti degvielu padot ātrāk vai vēl. Nu, tā ir inženierija. Kas te ir? Te ir viens skrūvaļa. Ieplūdniec vien izkritus ārā. Labi. Viss kāds brīnums, es domāju, mēs ieraudzīsim, kas, kur, kā un kas vēl ir jāuzlabo. Tā jau nebūs, ka nomainīs tikai blīvu un tas būs viss. Labi, es vēl galvu aizvedīšu. Ja nesanāks pašam noslīpēt. Mums tas aprāts ir, tikai nav palaists. Un nezinu, kā viņi tur īsti kā jāpalaiž. Varbūt neriskēt, varbūt riskēt. Nu, kaut kā izdomās. Un tam aparātam vēl nav rips nopirkts. Tagad es skrūvēšu to un tad pa bišķim. Davai, turpinām. Nu, soli pa solīti. Noņēmu kolektors, jo ieplūdes kolektoru nemaz nevar noņemt, kamēr nav izplūdes kolektors noņemts. Tā kaut kā. Un tad jāliek ap 2 viņi kopā, jo jāiesēdina viņi iekšā. Tur viens no miglošanas atbrauc un palīdzēja man noņemt. Tā kaut kā. Šiten ten. Jāsaliek sarakstītās skrūves. Tā, lai pēc tam nav aizķeršanās, kas no kurienes ir. Jo nezinu, kad vēl saliks apakaļ, un tad jau viņš turbīnas un kolektors skrūves. Tos tulīt pierakstīšu klāt. Un aizbrauc pakaļ kompresoram, lai var nopūst tos grūžus. Tie ir diezgan, jo tas ieplūdes kolektors ir bijis vaļā, abas 2 skrūves izrādās pirmam cilindram. Un tur viss ir kā ar turbīnu pūsts, tā viss tā eļļa. Jo, nu, nav jau jauns, protams, turbīna kaut kādu eļļu patērē.
Un arī noteikti, ka pats motors pūš ārā. Nu, tas tur tā, kā viņi tur pūš, tā pūš, bet eļļa ir izpūst un apaudzis viss tas motors ir ar putekļiem. Vienā ziņā jau ir arī labi, ja šitā notiek, tad tagad notīri, ja ne, tad aug, un ar to karstumu jūs zināt, kas var notikt vasarā ar šitiem piedigušām eļļām un putekļiem. Viņi var viegli aizliesmoties, vai ne? Kaut kā tā. Tur to pēc tam tiksim galā. Sasildīsim skrūvus un saskrūvēsim jauns, pēc tam uzgriežņus, satīrīsim. Tagad ir vieglāk tikt klāt nekā čakarēties tur augšā. Un tas vēl. Tagad jāuzraksta vēl šitais. Davai turpinam tālāk. Būs atkal pakts un nākošā bilde. Un takts! Un esam tikuši tik tālu. Un tālāk skrūvēsim rīt. Te ir baigi interesanti, ka šitie visi sprauslas vadi ir jāskrūvē atsevišķi un jāmūc ārā caur galvu. Kaut kā šitā. Labi. Turpinājums sekos. Rīt turpināsim. Nē, varbūt, ka rīt varbūt brauks sēt. To es nezinu, kā izdomās, jo labs laiks ir. Bet turpinājums sekos tad, kad viņš būs, un tad arī turpināsim. Davai. Pakts! Labrīt! Tā kā vēl nav izlēmts, vai brauks sēt. Gads aizbrauc skatīties laukus. Tad es skrūvēju vēl no rīta šito dampi. Un te gribēju parādīt par šito visu. Kā viņam nāk, tagad te no sūkņa nāk caur galvu. Te ir tāda viena skrūva, un pēc tam otra skrūva, kas laikam noblīvē, lai putekļi neiet. Un tagad katru jāskrūvē ārā un jāvelk ārā. It kā es te noārdīju. Viss te vēl jāatskrūvē, un tad prātīgi kaut kā jāvelk, jāgroz, pat īsti nezinu. Tad tajā laikā noteikti likās saliks, viss būs, bet pārdīšana laikam nebija padomājuši. Laikam, ka nav jāārd viņi. Jānodod lūžņos un viss. Bet tā, tagad skrūvēšu oļā, provēšu viņus kaut kā izlocīt ārā. Sazīmējis es esmu. Un locīšu ārā un likšu tur kastē. Lai viss pēc kārtas atkal. Kaut kā tā. Un tad turpinu, lai iet. Un iespējams arī, ka braukšu šodien sēt, bet nezinu. Tad redzēs, ka atbrauks, tad pateiks. Bet davai šito tēmu, un tad jau atkal sekos nākošais. Plakts. Un noņemts ir. Jāsaka godīgi, nemaz nebija tik traki. Bet, kā jūs zinat, kad atpakaļ atlikšana ir diezgan grūtāk te visā procesā. Te vēl kaut ko atrada. Salūzis. Vēl jau viss kaut kāds ķibelītis atradīs noteikti. Es kaut kādā mirklī teicu, ka šitais ir stūrs, bet nē, te viss ir sajaukts. Šis ir skriemels, kas dzesē radiātoru, te ventilātors galā. Tā kaut kā. Šitais ir stūris. Te nāk no kabīnes. 1, 2, 3, baigi daudz krustiņu. Un tur arī noteikti nonāk lejā. Tad krustiņu galā. Un tas man tad viss sulo. Stūrs pastiprinātājs. Bet labi, tagad sagatavošu jaunu kasti un skrūvēšu galvu vaļā. Un izstāstu šitā ir čuguneni. Un jāskatās, vai vēl kaut kas nebūs jāatskrūvē. Kā te varētu? Izskatās, ka varbūt te nav kopā. Nē, ir kaut kas saistīts ar kaut kur ir. Varbūt arī tāda maziņa uzmaliņa, kas nāk iekšā. Cerams. Jo, ja priekš viss būs jāskrūvē nost, tas nebūs skaisti. Bet
atkal parādīšu, kad būs noteikti noņemts un, nu ko, pļukts. Un vaina ir redzama. Šajā vietā blīvīte, te ir dzesēšana, un te tek iekšā. Par laimi viss ir redzams. Parādīšu. Un šitais arī tas, kur ietek iekšā. Un te var redzēt, ka te ir bijis, un te arī uz blīvi tas viss ir redzams ļoti labi. Redziet. Un par laimi tā ir vēl laba ziņa. Ja neieraudzīt šitādu ten vietu, tad būtu sūdīgāk. Tad varētu meklēt nākušo vainu, bet nē. Te ir kārtīgi viss jānotīra. Notīrīšu arī galvu un domāju, vai slīpēt vai nē. Man jau teiks, ka vajag, bet es pazvanīšu, paprasīšu, cik ilgā laikā to var izdarīt, ja var. Un tad man ir jāņem vēl sprauslas ārā, bet vai es to gribu darīt? Tas vēl ir jautājums. Es domāju, es jau pirms ārdīšanas arī Gatim teicu, ka šito ten es gribu pa vienkāršo. Notīrīsim, nomainīsim blīvu un liksim apakai. Un te jau ir redzams, ka kaut kas ir slīpēts, jo šitāds ten, šis tāds, tā kā ar roku ir tīrīts, izskatās, ka kaut kas jau te ir iepriekš darīts. Un tā ir čuguna galva. Notīrīšu, es pastīšos ar lineālu, cik viņi tur kā, bet es domāju, ka viņi nav sametusies, jo te ir redzams, ka ir blīvs vaina. Es domāju, es palikšu pie savu, notīrīšu šito visu tagad, motoru, un pēc kodiem meklēšu blīvi. Pazvanīšu uz veikalu, varbūt, kad čums strādā. Un skatījos viņu tur kalendārā, veikalā pie sienas, kad it kā viņam kaut kāda, kad tik nebija nākošā nedēļa brīvu atvaļinājums. Varbūt jau uzzvan tagad, ja viņš ir darbā, lai viņš paskatās, jo viņam būs vieglāk un ātrāk to visu sameklēt, nekā man. Bet es paprovēšu pēc koda. Mercedes motors, paprovēsim kaut kā. Vai, tad tā. Pļukts, un nākošais būs tālāk. Pļukts. Tā, pasūtīja detaļas, kaut kā atradu. Man neatbildēja veikalnieks, čums. Un tad atbildēja, tad jau es biju atradis. Atradu traktoru šito ten. Grāmatu, it kā motori, it kā modeli, nezinu kas, bet sapasēja visu. Tagad sasūtīja blīvu komplektus. Atsevišķu blīvu paņēma un atsevišķu blīvus. Viņš kaut kāds tur redzēs, kā atnāks, kurš derēs, turs paņēms un 2 darba dienas. Tas ir nākošā nedēļa būs klāt un tad jau liks kopā. Tad viss ir jānotīra kārtīgi ar smilšupīru. Sākumā drāžu birs, pēc tam ar smilšupīru, ar to matu, to smilšupīriņu. Un jāliek kopā. Davai, turpinājums seko, saka, būs pļukts. Tā, labdien. Kādu laiku bija atstāts novārtā, tāpēc, ka bija sēšanas darbi un tad vēl visādi tādi darbiņi un arī nakts darbiņi, bet tas tā. Tagad ņem un tīru, jo rezervas daļas es dabūju, kā viņi sauca blīves, rauku komplektiņi viss ir un tagad jānotīra virsmas visas, lai var kaut ko darīt tālāk. Tagad tīru, daros otru pusi, tur es iztīrīšu, vēl es pamērīšu, vai klāns nav dabūjis no tā trieciena, kad apstājas motors startējot ar to antifrīzi ietekot iekšā un tā kaut kā. Davai turpinam. Ir tā, ir satīrīts,
attaukots, un izrādās, ka nav paņēma germētīgi. Tagad ir ļoti labi satīrīts, attaukots, bet nevajag šitien ten germētiku, jo tur ir antifrīz, te arī ir attaukots un satīrīts. Te jau prasītos, bet tā kā blīvi šite strādā, te jau prasītos jau pat bloku slīpēt. Bet, ja neturēs, tad tas būs nākošais. Un šite te, ko germētiku vajag, jo te ir gumijots, un te vajadzētu, apsmērēt, droši paliek nedroši. Var, ja tāpat jau noteikti nelaidīs, jo viņš jau tā ir gumija iesēžās, bet tās iesēduma vietas jau ir vecas, un var pēc tam sākt nākt. Un tagad es aizbraukšu pakaļ germētikai, lai var salikt, un tad vēl blīvē ir tāds pūšamais jābrauc pameklēt, jāiet pameklēt, varbūt otrā pusē kaut kur ir. Ir germētikas pūšamais tāds, uzpūš, viņš nožūst, un tad var likt virsū, ja es atradīšu un pūtīšu, parādīšu. Un tagad aizbraukšu pakaļ germētikai. Jo es domāju, ka es viņu paņēmu līdzi te, braucot ar atslēgām kopā, bet laikam jau, ka nav, jo visur skatījos. Vieglāk ir aizbraukt un paņemt germētiku nekā meklēt un pazaudēt laiku, ne? Davai, parādīšu. Šitā ir tā Cooper spray, tāds diklofos, kas uzpūš uz galvas blīvēm. No abām pusēm, tad viņi nokalst, un viņi darbojās. Lietuvietis tādu strādā jau gadiem, pie mums tādu nevar nopirkt. Interesanti, es pa veikaliem prasījis, ko tādus, nē, kaut kā šitā. Davai, ar šito iešu pūst galvas blīvu, aprausies un likšu galvu virsū. Davai. Pa lielam tas noteikti tā, es nopūtu. Tagad viņš kaut kur noteikti bišķi varbūt ietecēs viss, bet tā ir tikai tāda germētikas krāsa. Un no abām pusēm aprausies, un tad liksim virsū. Pļukts un galva virsū. Atbrauc palīdzēja uzlikt. Tad pirmais ir 60 ņūtoni, viss skrūvs, 90 ņūtoni, 120 un 90 grādi. Viss skrūvs. Ko? Likuši iekšā vadīkls un tad viss pārējo apkari. Turpinam. Masa rezumē par šitām ten degvielas trubām. Parādīšu, kādā veidā viņš te ir. To, kur izmūcis cauri, to jau es rādīju. Un tad ir te tā. Šitādi gumīņi nāk ar jau sašķēlumu. Redziet? Tā uzmaucās te virsū. Šeit starpā un pēc tam ar šito ten uzgriezu un pievelku. Bet tagad es rubināju veco gumiju ārā. Un šitā šeiba bija iekšā. Es domāju, kāpēc šeiba nav, jo šeibai jābūt ir gumijai tajā pusē, šajā, lai šeiba piespiest un viņš izplest. Te jau kaut kas bijis darīts un šeiba bija vispār iekšā. Šite un tad gumija un gumiju valcēja šitais. Galīgi nepareizi. Un vēl viens rezumēja tāds, ka uztaisīšu pauzu, aiziesim. Plakts. Un es kā labāk gribēdams paņēmu uzskrūvēju jau šitos vārst, laiviņus, kas viņas skaitās. Un nevajadzēja. Šitos ten tagad tas degvielas trūps nevar normāli ielikt. Var mocīt, es tam mokos, es divus jau iemocīju iekšā, nesaliecot viņas. Bet ir ļoti, ļoti štruntīgi. Un tagad provēšu vēl šito, un tad jau tās īsās vajadzētu iet. Un netīkās ņemt šitos, es pievilku stingri un atkal laist vaļā un čakarēties. It kā jau nekas nav bijis ilgi, kad viņi noārdīja. Bet vienalga, ja nepierakst šito ten secību, tad te jau es sarakstīju tās secības. Ar pirmo sāku, tad man ar sesto ir
beidzu un 6. jāsāk. Tas viss ir skaidrs, bet es aizmirsu, ka šitos nevajadzēs skrūvēt klāt. Nu, jo, probēsim tagad šito ielikt. Ja man šis izdosies, tad jau es domāju, ka pārējie tās ir īsākas, un tad jau izdosies. Turam īkšķi. Kā saka? Un izdevās. Šis atkal man izdevās. Ļoti bija, jā, pa pilnīgi pa otru pusi te bija jāizloka. Man telefonu, tas turamais nav līdzi, bet es nevaru parādīt, kā es čakarējos, un man bail, ka būs kā jāliek, un tas vēl ir, nu tas nav vajadzīgs. Kāds teiks, ka galva vēl netīra, bet plaknes es notīrīju. Es daudz negribēju tīrīt, jo visi tie grūži var sabirt iekšā pie vārstiem, un tagad piedarbinās, redzēs, kā ies un nomainīs eļļu. Bišķi pabrauks un nomainīs un būs jau labi. Visu tīrīt, visu ārdīt, plus vēl visu šitos te ir tās gumijas, bet lai pēc tam pievilkt viņas apakaļ pareizi un viss nenāk, es negribēju. Es saku, šis būs budžeta variants. Viss cerams ies un būs labi. Tagad šeit man galvenais, lai nepaliek iekšā, pēc tam būs grūti dabūt ārā. Jo tur ir jāliek. O, te es varu parādīt, kā tas ir. Te ir jāliek tas. Gumijas, gredzentiņš. Te es forši saļļošu no sākuma arī, lai viņš viss tur ieiet iekšā. Un tad ir šitā ten šeibiņa. Un tad šitais ten pievelkās. Un tad te neiet, grūži garām. Viņi te daudz bija vaļā, un viņi jau ir iediluši. Es tā ceru, ka viņi ar laiku nepārsprāks un nenāks degvielu garām. Būs atkal jauns čakars. Bet, labi, cerams, ka nebūs. Kļakts un būs jauna epizode tālāk. Vēl es gribēju parādīt, ka šito gumiju ir grūti dabūt ārā. Viņi ir tā iespiesti un viņi palikuši tā kā akmenis. Bet es izdomāju, ka urbi ārā ir urbi. Un diezgan labi man sanāca. Te nočakarējos ilgi un dikti ar skrūvgriezīti ņēmos, bet viņš jau te ir vēl tā vītni iekšā. Un viņi te ķerās, viņi paliek tā kā akmenis, nevar dabūt ārā. Šitā stumjot jau, viņš nekas neizpēc. Es tagad ar urbīti, un 1, 2 ir ārā. Nu tā. Gribēju parādīt, kā tas notiek. Redziet, viņš ir saurts, un tagad es ar skrūvgriezīti izķibināšu ārā. Un būs ideāli. Tā man te iet, čakarējoties. Davai, priekš atkal. Nu, ko lai arī saka, plakts, un ir dienas laikam, ka paveicās, kad, ja nepareizā secībā uzskrūvēt, tomēr Var dabūt gatavu ar mokām, bet prātīgi, netrakojot, nepsihojot, izgrozīt visādīgi, pamēģināt, kā ir. Tā ir vieglāk. Vienam prātīgi, es jau gribēju vienu brīdi pamest un braukt prom. Ja neiet, tad neiet, bet vēl kaut kas man teica, vēl bišķi vajag pamēģināt. Pamēģināju un aizgāju. Tagad saliksim šitās. Saļosim gumiņas, saliksim visu šito ten pretī, saskrūvēsim, un tad ir tādas skaviņas, kas te nāc, lai viņi nedreb virsū. Tās ir jāatliek pareizās vietās. Sākumā tagad es saskrūvēšu. Te, visu paparjatku, visu pēc kārtas, kā saka. Un tā, lai viss šitās šeibīts, viss skrūvīts, nevar jau ātrāk arī salikt, kamēr nav salikts līdz šai vietai. Šitos arī tikai pēc tam, kad būs saskrūvēts arī šite. Skatīsimies un darīsim. To, ja jūs darat, tad to darat prātīgi. Un vēl ieteikums, kad pierakstat labāk uz lapiņas, kādā veidā, lai nav jāpārskrūvē nekas cits. Jo tagad ar tai pusē es atceros, ka kolektors bija jāliek kopā ar otru kolektoru. Nevar atsevišķi uzlikt, nevar atsevišķi noņemt. Tāpēc to es tā atceros. Gan jau kaut kas atkal būs, ko nepareizi saliks pēc kārtības, bet
Tā ir, jā. Tā kā mācieties no manām kļūdām. Nedariet tā, kā es. Nepareizi. Nedariet nepareizi, dariet pareizi. Vai? Plakts. Un ir saliku gumiņas. Saļļoju, lai viņš viegli ieslid iekšā. Pievilku šitos. Tad saliku rauku tos, lai nedrebinās, abus divus. Jā, viegli iegāja. Un tad man viņi kustējās iekšā šitien ten, jo šitie varēja roku atskrūvēt. Labi, ka nebija, varbūt arī gājis kaut kāds, grūži noteikti iekšā putekļi, bet tagad ir viss stingri un nekustās. Jo es, kad es nebiju noņēmis to vārstu vāku, es domāju, kas te ir, viss šitie kustās, bet degviela nekur netek. Un tā kaut kā. Nu, pagaidām atkal ir viss. Tīrīšu, likšu vāku laikam virsū. Lai grūži neiet. Kaut kā tā bija. Vai turpinam. Nu ko, parādīšu kopsavilkumu. Mūtu netīra, aizbraukšu nomazgāt. Rokas arī netīras. Un saliku. Ko es saliku? Parādīšu visu. Es saliku vāku. Šito te neieliku, tas lai stāv. Šitos te satīrīju kopā galvu. Tagad satīrīju kolektoru un ieplūdes kolektoru tur. Un rīt jāsatīro skrūvs, nu vai rīt vai nākošā epizodē būs. Skrūvs satīrīšu, tur vēl vajag to balto zieķi pie reizes, ja nu kaut kas pūš garām, lai viņš pieskrūvējās un viss noblīvējās kārtīgi ar jaunām blīvēm. Un tad turpināsim. Skrūvs jāsatīra viss, tagad šodien jau ir. Tūlīt jau būs 8 vakarā un pietiek ar. Te jau bija liela problēma arī tāda, kad šitās divas skrūvas bija. Viena bija izskrūvējusies ārā, bet nepazudusi. Un otra arī vaļā. Un līdz ar to, kā turbīna pūt, tā viss šitie te to, ar eļļu jau paēd kaut kas. Un te viss apaug tas motors. Tagad it kā viņš pirmam, otram cilindram nedeva turbīnas bārs iekšā. Un arī izplūdes kolektoram šita bija pūsts garām, varēja redzēt pēc šitie, kas tīrīja. Nu ko, tagad es arī beigšu. Lūkšu māju, lai es garāžu mazgāt muti. Un kaut kā tā. Pietiek ar. Šodien diezgan daudz ir izdarīts. Un, jā, tad būs nākošā reize. Rādīšu tālāk. Nākošā reizē jau būs visu dienu brīva. Es domāju, ka viņš arī rūks. Jā, davai, līdz nākšai epizodē. Nu ko, labdien, sestdienā, lielā talkas dienā. Mums, kā jau teicu, kaut kādā viģikā, ka man vakar bija talka sētā. Tur bija viss kārtībā līdz brīdim, kad saķērāmies ar vienu kundzi, kurai nekas nav labi. Bet tas tā, labi. Tā, tik tālu ir. Tā, aizmirsu plakts. Tik tālu ir. Uzliku kolektorus. Abus kopā te mocījos, darījos, bet beigās ir. Tagad uztaisīju blīvi, jo te blīvu komplektam nāca šitā te blīvu vēl līdzi. Tā kā es to neizmantoju, es izmantoju to blīvus gabalu un uztaisīju šita blīvi. To pieskrūvēju. Tur vispār bija ļoti liela ķēza priekšā. Diez vai viņš kaut kā normāli tā eļļojās tā turbīna. Bet tos sakārtoju. Tagad es likšu šito klāt.
Un tad pa lēnām skatīšos. Es izdomāju, ka es vēl noņemšu šito ten kūleri nost. Un apakšā šitie vajadzēja blīvu laikam nomainīt. Jo nezinu, pa kurien viņš pūš, bet tur rodās eļļi un te ir vairāk tieši pie blīvējiem. Un es domāju, ka vajadzēs to paņemt nost un uztaisīt jaunu blīvu. Tad viņš varbūt labāk ulies. Nu, kaut kā pa bišķim ir, un tad jau turpinam. Tā te viss notiek, un jā. Es tā ceru, ka pa lēnam viss būs, ja nepietrūks kādas daļas, kas būs vajadzīgas no veikala. Kaut kāds trubs, trubs būs, bet vispār jānomēr. Tagad ir, kamēr vēl mums te nīcā veikaliņš vaļā, varbūt, kad te var vēl dabūt. Davai, turpinam. Pukts, un ko es gribēju vēlreiz piebilst, ka es skrūvēju, pilnīgi aizmirsu atkal šito kronšteinu ielikt. Un kaut kā lauzdams, liezdams, griezdams, nevelkot neko vaļā, pa laimi dabūju ielikt. Nebija jāskrūvē pa jaunu, viss saka šļūtens nost, tāpēc saku atcerēties. Un, ja ir iespējams, pierakstiet visu secību kā ārda nost, jo var aizmirst, un tā ir liela darīšana, lai šito pēc tam visu atkal noņemt nost un ielikt šito iekšā. Nu ko? Un salikt it kā ir. Brālis atbrauc palīdzēt. Beigas salikām vāku, jo tur viens baigi grūti. Šļūtens, ieplūdes, izplūdes. Tagad šļūteni novadījām lejā, lai neiet atgāzēs, kas ir elpošana. Un vēl pēdējais pietrūka antifrīzes, protams, jo man tikai 10 litri bija. Aizbrauc pakaļ un lejam iekšā un provēsim laist klāt. Redzēsim, kas notiek. Un vēl es atradu vienu lietu, kas ir šitā mazā trubiņa, kas nāk, lai gaisa iet ārā. Viņi bija cieti. Viss tā trubiņa bija cieta. Un vēl interesantākais, ka tur bija, kas noņēma nost, nevarēja izpūst, tur bija galā tā kā silikons ielikts iekšā. Tas ir vēl interesantāk, ka viņi ir nobloķēti, un ja viņi ir nobloķēti, tā tad viņam nevar izdzīt gaisa ārā. Tas bija ļoti slikti, vai nu tas ir izdarīts ar nodomu tajā galā, lai viņi pārdotu, lai kaut kas neiet pa gaisu. Bet es jau viņu tāpat neskatījos. Viņi uzliku uz trēlu, un te es pirmo reizi viņu pie pagraba ieraudzīju. Kaut kā tā. Nu, es tā ceru, kad ies. Nu, rūkt jau rūks. Atradīsim antifrīzi, saliesim, pierūcināsim. Noteikti būs grūti pierūcināt, tāpēc, ka visas trūks līdz sprauslām ir tukšas. Un redzēsim, kā būs. Uzlikšu telefonu tur uz turētāju un nofilmēšu. Vai? Nu, lielais moments būs klāt. Davai. Startēs. Pakačās un pastartēs. Davai pastartē. Labi, paņemšu atslēgu, paskrūvēšu vaļā. Spēlslis. Vismaz vienu. Man? Ko? Nē. Nu kā ir, lai nesadēl? Nē, te ir. Nu, parau vaļā. Nu, pastartē. Būs kārtībā. Viņš jau būtu arī aizgājis.
Tā. Nu, aiziet. Pila gāzes tev ir? Forši. Paskatīsimies, vai nav burbuļa antifrīzā un viss būs kārtībā. Vai? Izskatās, ka būs labi. Iediena nav. Labrīt, labrīt, ir svētdienas rīts. Laukā ir nežēlīgs vējš. Gribēju parādīt, bet tur nav jēga arī rādīt, jo mikrofonā akal ir. Viss iekšā, neko nedzirdēs, ko es runāju. Un ko? Un tagad atbraucu līdz aparātam. Un jāpaskatās visi šķidrumi. Un kaut kā šitā. Paskatīsimies, kas notiek ar šito šķidrumu. Tikpat, cik bija. Tad vēl jāpaskatās, kas ir ar eļļīti. Tad jāprovē. Un tad ir jāprovē pielaist. Eļļīti jānotīra. Eļļīti ir. Eļļīti ir tik tīra, ka nevar redzēt uz to šupu. Mērām puļķi. Un ja kas, es jau biju nomainījis eļļu, gan filtru, gan visu. Eļļu un filtru, kad viss šis notika, un tāpēc ir tagad tik tīri, jo es atkal ielēju jau, un jo tur bišķi jau bija šitais, kā viņu sauc, antifrīz apakšā pie eļļītes. Kad slaida eļļa ārā, antifrīz bija nosēdies apakšā, jo viņš jau bija ietecējis iekšā un varbūt caur eļļu, vai ja to sitienu kaut kā iegājis eļļā, kaut kā viņš tur bija. Un viss, un labi, iesim. Provēt. Pielaist, kā šodien. Te viss notiek. Kaut kāds šīfers laikam aizlidoja. Kaut kāds baigās skaņa bija. Jocīgāk ir šo sākumu. Varbūt te ir filtrs cietot degvielas. Liekas, ka viss stobri neiet. To redzēsim, ka izbrauksim. Jo degvielas filtrs ir neesmu mainīgs. Tas arī jānomainis. Un ja kas man tā liekas, ka kaut kur viņš te ir. Trauka iet. Degvielas filtrs ar man vienmēr līdzi, jo viņš ir aiziet ciet, viņš ir maziņš. Un to var nomainīt lauku, izgrebt caurumu, es ar to vienreiz rādīs. Kaut kā šitā. Tagad noslāpēsim. Un pielaidīsim vēl vienreiz. Viņš uzvazās. Būs labi. Saliksim visu. Nezinu, vai šodien spārnus likšu, apakaļ visus virsū un tad jau, kad brauksim ārā, nobeigsim šito visu.
visu kopumu, visu taisīšanu. Davai, čau. Opā! Svētdienā 26. aprīlī mums uznāk rauku sniegs. Rauku tur ir jau, redziet, ir snieģelis, krusiņa. Varbūt, ka šite video nevar tā redzēt, bet ir. Nē, daudz jau nebūs. Kaut gan tie mākoņi diezgan tāli ir. Vajadzēs pastīties. Jā, nā tuvāk mikrofonu, citādi kaut kā viss tā čarkstoņi noteikti ir. Nē, viss te ir ticamāk ezeram pilns. Un gatavs. Tik tālu. Tūlīt laidīšu klāt. Un. Šitais vēl jāsavieno, jāatrod, kur īstie vādi, kam ir, kur masa, kur pagriezieni, kur gabarīti. Un šo. Laidīsim tūlīt klāt. Kā viņš uzvedās. Es filtru mainīju, tas ir kā uzpumpēju. Bija iešu uzpumpēt vēl vienreiz. Dubls numur 2, sakačāja un jā. Laikam, ka nebūs ar tik vieglu kačāšanu. Kačāsim vēl. Un rūts. Čakarējos, višķi pačakarējos. Ai, dabūju, atskrūvēju filtru, tas gandrīz bija pilns jau piekačāts, nezinu, kāpēc negāja, pieskrūvēju apakaļ, bišķi sakačāju un tad ar 4. reizi pielec. Bet arī ļoti tā švaka no sākuma noslāp 3 reizes un ar 4. aizgāja. Dūmeļi. Jā, laikam kā filtra mainiņš ir jāpielē pilns ar degvielu un tad jāsakačā un tad tā lieta būtu vieglāk. Nu, laikam dabūju notecēt nost. Labi, tagad parūcēs, saliks apakaļ aķīšu kasti. Trepas novāks, pielikšu to priekšu un vēl jāpieskrūvē izpūtējs, atcerējos, tas nenolido. Un provēršu izbraukt. Nu ko, masa rezumē beidzot sataisīts. Rūts ļoti labi tagad. Bet, kad pierūcināju, gribēju izbraukt ārā paprovēt, radās kļūme. Es parādīšu ar lampiņu, iebrauc iekšā. Šitien ten ir krustiņš, un te ir krustiņš. Šitā ten vieglāk redzēt uz stūriet. Un šitā truba, tā ir tosola truba. Nolikšu lampu šitā tosola truba. Nebija pielikta tik augstu, pieskrūvēt, cik viņa kādreiz bija. Un sāk krustiņš man te ķerties, gar to trūbu. Un es domāju, kāpēc man ir? Es domāju, ka eļļa nav. Un kā man te bišķi tas stūrs pastiprinātājs sulos. Domāju, eļļa nav. Skatos, līmenis ir. Nu labi, bišķiņu uzlēja. Bet nekas. Un tad domāju, kāpēc man eļļa tek? Te, ka no turbīnas tā zilā truba tā sajauc. Zilā truba ir turbīnas atplūde. Un tā ar šito krustiņu griežot, šito piespiežot, pārplēsa to šļūteni. Nu, viss tāds rindas kārtībā parādīšu beigtu šļūteni. Un viss, beigās es domāju, rauku atrad vainu, tāpēc arī ir rauku te tāda šitā ten vieta. Grūti redzēt. Bet, tāds sistēma bija, kad atrad vainu, bet viss kārtībā. Beigās viss bija kārtībā. Un parādīšu šito ten. Šitā truba, redzi? Šajā vietā. Un pārspied krustiņu griežot, stūri griežot, piespieda un šito ten pārspieda ar hamutu skrūvu. Tāds process, ko es tā nevaru parādīt ar vienu roku un vienu turēt. Bet
Viss kārtībā. Uz ceļu nebrauc ārā, nemēģināja. Viss iet, viss super rūts. Patīk, kad noslāpē un pielaiž un viņš tā forši rūts. Un kaut kā tā. Video varbūt bija garš. Patīk spiežiet pīkšķi uz augšu un kaut ko nākamais atkal būs. Tad redzēs. Rīt braucam sēt. Un varbūt, ka kaut kas arī būs interesants. Piesakojiet, spiežiet laiku un tikšanos nākamās epizodē. Davai, čau!